Es tikko stāstījusi par mūsu lielu draugu, par mūsu brīnišķīgo sadarbību jau vairāku gadu garumā. Un te nu jums ir tas ekskluzīvais gods šos mūsu lielu draugus redzēt vaigā. Iepriekšējais gads Latvijas senioru kopienu apvienībai bija vēlīgs. Pateicoties akciju sabiedrības Delfīna grupa atbalstam, esam senioriem un arī mūsu draugiem Ukraiņiem rādījuši Latvijas skaistās vietas, apgūši jaunas zināšanas senioru skolā un palīdzējuši ar vajadzīgām lietām nevienam pansionātam. Ir noslēdzies gads, 2024. gads, un mēs varam pateikties ziedotājam Delfīna grupai par sniegto atbalstu. Kas tad ir tie vaļi, uz kuriem balstās mūsu darbība? Mums ir tādi lieli 3 bloki. Pirmkārt ir senioru izglītošana, senioru skola un viss, kas saistīts ar mūsu zināšanām un prasmēm. Otrais bloks lielais ir sociālā dienesta un pakalpojumu nodrošināšana Latvijas reģionos senioriem. Tātad darbs ar pansionātiem, dienas centriem un atbalsts. Un trešais bloks ir, protams, mūsu kapacitātes arī nodrošināšana, mūsu mājaslapas uzturēšana, video sagatavošana un tā tālāk daudz citi darbi. Pirmām kārtām par un kopējais atbalsts, ko mēs pagājušajā gadā saņēmām, tie ir 45 000. Ja mēs 2023. gadā jau tuvojamies pie 40 vietām, ko mēs esam varējuši palīdzēt, tad tagad jau 2024. gadu mēs jau tuvojamies jau pie 50 vietām, kam mēs esam varējuši palīdzēt. Tas ir dienas centros, piemēram, gulošiem televizori, piemēram, skapīši speciālie pie gultas, kur var arī pabarot viņas, dažādi palīgi līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, daudz tas, kas ir vajadzīgs tieši dienas centriem. Kuldīgas slimnīcas pansionātu pavasarī varējām iepriecināt, nododot lietošanā siltumnīcu. Rušināšanās tajā daudziem šejienes senioriem ļaus saglabāt mūžu garu. Mūsu pansionāts ir 50 cilvēkiem. Mēs atrodamies Kuldīgā, tiešām jaukā vietā. No 2016. gada ir dažādi cilvēki mums, bet viena daļa no viņiem ir izteikuši vēlmi izmantot arī un atcerēties savus spēka gadus un veikt kādu darbiņu ar zemi, ar audzēšanu, ar sēšanu, ar ravēšanu. Un tādēļ mēs saņemot šādu iespēju, izteicām lūgumu iegādāties siltumnīcu, iegādāties aprīkojumu siltumnīcas uzkopšanai, apkopšanai. Un esam ļoti priecīgi, ka tas tika atbalstīts no Latvijas senioru kopienu apvienības puses, arī no ziedotājiem, un arī mūsu slimnīcas personāls labprāt iesaistījās un palīdzēja uzstādīt. Mūsu pašu darbinieki ar prieku arī pastrādā un sējam puķes un stādīsim puķes un veidosim šeit tādu skaistu ziedošu saliņu, kur varēsim vērot, kā aug mūsu augi. Vēlreiz viesojamies Kuldīgas pusē, kad vasara jau ir pašā plaukumā. Pansionātā Venta esam atveduši ļoti ikdienišķas, bet nepieciešamas lietas. Atliek vien parakstīt to nodošanas pieņemšanas aktu un lai labi kalpo. Tie ir dažādi senioru apkopei nepieciešamas lietiņas, kā palagi, spilveni un tam līdzīgas lietas, kas faktiski ikdienā ir ārkārtīgi nepieciešams, jo kā
saprotiet, šīs lietas ļoti ātri izdils un ļoti ātri nolietojās. Protams, ir ļoti labi, kad jau iepriekš mēs zinām, kas kuram ir vajadzīgs, un kad mēs šīs lietas sagādājam pēc jau iepriekš zināmas, teiksim, zinām, kas konkrētai iestādē ir vajadzīgs. Un šoreiz tātad, kā es atkārtoju, tie ir spēlventiņi, tas ir palagi, tie ir vēl dažas mīkstas lietas, kas, cerams, šajiem senioriem atvieglos gulēšanu, būs labāks miedziņš uz mīkstas pilventiņa, un arī tiem, kas viņus aprūpē, un tā tālāk būs vieglāk un patīkamāk klāt gultas, teiksim, šie palagi ar speciāliem gumijām garmalām, tie, protams, ir vieglāk uzklājami. Rēzeknes pilsētas pensionāru sociālās aprūpes centram šovasar nododam specifiskus koka galdiņus, kas pansionāta klientiem ļauj ērtāk ieturēt maltītes. It kā sīkums, bet aprūpes centram ļoti vajadzīgs. Protams, ka tie pamatlīdzekļi, ko izmanto ikdienā seniori, ir ļoti liels atbalsts. Tās pašas funkcionālās gultas mēbeles, jo tas mūsdienu apstākļos ir ļoti dārgs prieks, un atjaunot tās vecās arī ir problemātiski, tāpēc būtu jāiegādājas viss svaigs, jauns, un, protams, arī tāds diezgan stabils, un kas ilglaicīgi varētu kalpot. Jo mūsu seniors iedams arī var, ja runājam tieši par mēbelēm, ja tās būs nestabilas mēbeles, apgāzt un salauzt, tāpēc jau gribētos kaut ko tādu ļoti, ļoti labu un kvalitatīvu. Tas ir tiešām ļoti liels atbalsts, lai klientam atvieglotu pusdienu laika uzņemšanu, ēdienu uzņemšanu, un aprūpētājiem būtu vieglāk aprūpēt klientiņu. Mūsu Rēzeknes pilsētas ilgstošās sociālās aprūpes iestādē ir paredzētas vietas 210 klientiem. Uz doto brīdi ir 200 klienti, sakarā ar to, ka mēs tomēr cenšamies ievērot visas likumā normatīvu aktu prasības uz vienu cilvēku 6 kvadrātmetri. Bet arī viens no rādītājiem arī ir uz šodienu klientu smaguma funkcionālo izvērtējumu pakāpe, jo klientu ļoti daudz ir gulošo, aprūpējamo, mazkustīgo. Klientu skaita ziņā vismazākais no pērn apmeklētajiem pansionātiem ir Kuldīgas slimnīcas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļas Skrunda. Tajā ir vien 26 vietas, tomēr uz Skrundu braucam 2 reizes. Sākumā nogādājam aprūpes centra klientiem tik nepieciešamās lietiņas saturīgai laika pavadīšanai. Es sākumā teikšu tā: dodie viņi citam dot, ne no cita mīļa lūgt. Dodie viņi kalnā kāpt, ne no kalna leņā. Paldies ziedotājiem, SIA akcijas sabiedrība Delfīna grupa, kā arī Latvijas senioru kopienas apvienībai, kuri man piezvanīja un piedāvāja palīdzību. Esmu ļoti, ļoti pateicīga, un visu savu kolektīvu vārdā un galvenais klientu vārdā izsaku jums milzīgu paldies par dāsnumu un par to, ka jūs izvēlējaties mūs. Paldies! Bija prieks sadarboties ar jums un ceru, ka ne pēdējo reizīti. Paldies jums! Lūdzu! Mums notiek visādas nodarbības un iegādātas lietiņas, lai aktivizētu un motivētu cilvēkus kustēties, domāt, darīt kaut ko citu, nevis tikai ēst, dzert, skatīties televizoru un sarunāties savā starpā. Mums notiek nodarbības, kuras vada mūsu darbiniece, un mēs gribam iekustināt viņus gan fiziski, gan arī domāšanas ziņā. Tāpat arī iegādātas dažādas lietas viņiem labsajūtai, piemēram, kāju vanniņa ar masāžu funkciju. Tāpat arī nodarbībām tosters, ūdens sildītājs, miksers, blenders, jo notiek nodarbības, arī kulinārijas, piemēram.
Tad arī dažādas radošās nodarbības. Mums ir viens mākslinieks, kurš jau ir diezgan Latvijas mērogā, katrā ziņā Kurzemes mērogā, ir pazīstams ar saviem darbiem. Un šeit bija arī Skrundas televīzija vairāk kārt viņu filmēja. Tā kā ļoti daudzas lietiņas nopirktas arī viņa radošiem projektiem, kā arī citiem. Tās ir otas, tās ir goškrāsas, tas ir papīrs. Tāpat arī dažāda izmēra bumbas, šautriņi, visādas lietas, kuras var likt cilvēkam izdomāt kaut ko, izpausties radoši vai vienkārši fiziski izkustēties un padarīt šo dienu vērtīgāku. Protams, mums ir ļoti liels prieks, ka ar to savu ziedojumu, kādu mēs esam varējuši sarūpēt, faktiski pateicoties mūsu lieldraugam, mēs viņus vienmēr sauc par mūsu lieldraugu akcijas sabiedrībai Delfīna grupa, kad šie priekšmeti palīdzēs šejienes iemītniekiem īsināt savu laiku, ka viņi nebūs, kā saka, spiesti tikai gulēt, kā pareizi teica vadītāji, gulēt, ēst un skatīties televizoru, ka viņi varēs attīstīt savas iemaņas, kad varēs, teiksim, arī gleznot, kaut ko tādu interesantu priekš sevis darīt. Visas šīs daudzskaitlīgās, bet mazās un ļoti, ļoti vajadzīgās lietiņas, es saprotu, šeit būs tik sliktas lietā un cilvēkiem sagādās tik tiešām prieku. Un tas ir mūsu galvenais mērķis, panākt, lai tie cilvēki, kur ir nonākuši šādos aprūpas centros, lai viņi nejustos vientuļi, lai viņi nejustos nelaimīgi, lai viņi justos kaut kam piederīgi un viņa brīvais laiks būtu mērķtiecīgi un jēgpilni aizpildīts. Sigita Picula ar aizrautību stāsta par saviem klientiem, arī par kungu, kuram ļoti būtu vajadzīgs dators. Padalāmies ar šo stāstu ar savu lieldraugu. Un brīnumi notiek. Pēc neilga laika vedam uz Skrundu datoru. Vēl viens dators ceļo uz Jelgavas senioru universitāti. Jelgavā, viņi ļoti aktīvi, viņiem arī ir savu mācību iestādi, pensionāru, tā senioru universitāti, bet izrādās viņiem bija ļoti, ļoti vecs dators. Viņi bija ļoti laimīgi, ka viņi teica, mums daudz kaut kas jau ir, pašvaldība daudz, viņiem telpas ļoti labas un arī aprīkotas, bet tāds kā dators nav. Mēs ļoti labprāt varējām no Delfīna grupas ziedotāja apmaksāt. Savukārt viesojoties Krāslavā, aplūkojam nevienu grāfa Plāteru pils kompleksu un unikālo porcelānu lēļu kolekciju. Baudām pusdienas restorānā ar zīmīgo nosaukumu Fon Buberta un sveicam jubilārus, bet viesojamies arī Krāslavas dienas centrā, kur labiekārtošanā savulaik pielikām roku. Bija ļoti dažāds inventārs. Tur tā skaitā šujmašīna, cepeškrāsniņa, tur galda spēles, puzles, mākslas, preces, rokdarbu preces, lielās spēles, ko ārā izmantot, un vēl mūzikas instrumenti. Jā, tā kā tas bija tāds sargs. Fizioterapeitiskās arī drusciņa lietas. Mums tieši uz to daudzveidību izgājām, lai katram cilvēkam būtu savas kaut kāda interesēm un vajadzībām atbilstoši, ar ko mūsu centrā nodarboties.
Mēs, pateicoties ziedojumam, varējām veikt tātad apmaksāt vairākus semināru, autordarbs vai pakalpojumu līgums. Tātad kopā 10 semināru. Ja tā ņem, ka mēs katru trešdienu no janvāra līdz jūnijam, un tad pēc tam no septembra vai oktobra līdz decembrim, tad tas ir ļoti liels atbalsts. Protams, mēs senioru skolas apmācības varam arī nodrošināt no dažādiem citiem projektiem, kā no Labklājības ministrijas atbalstīt nelielu finansējumu, bet tieši šai jomai, un arī no Sabiedrības integrācijas fonda, nevalstiskā organizācija fonda atbalsta projekta. Bet ļoti svarīgi, piemēram, ir, ka, lai šajās nodarbībās būtu tāda sociālā integrācija, socializācija, un tas ir ļoti svarīgi, ka tā kafijas pauze pirms un pēc ir nodrošināta. Un, protams, nevienmēr projektos tas ir iespējams. Tāpēc mēs esam pateicīgi banknotei, Delfīna grupai, ka mēs varējām nodrošināt arī šīs kafijas pauzes, varētu teikt, visu tajā senioru skolas mācību gadā. Pateicoties ziedotājiem, mēs varējām būt pieredzes braucienā 20 personas Igaunijā, Tartu, kur mēs mācījāmies un skatījāmies, bijām 4 dienas komandējumā un skatījāmies, kā Igaunijā tiek izglītot seniori. Tā kā Tartu universitāte to tīklu arī ļoti uztur, tas ir 3. paudzes universitāšu tīkls, tāpēc mēs arī braucam, mēs aprīlī bijām tur pieredzes apmaiņā. Tas maksāja diezgan dārgi, protams, mēs dzīvojām viesnīcā, mums bija arī iespēja apskatīt Tartu ievērojamās vietas, un, protams, arī transports. Tātad, pateicoties ziedotājiem, mēs varējām tādu pieredzes apmaiņu. Tas ir tātad cēlām savu kapacitāti, lai mēs zinātu, kā tas ir jādara, un mēs esam iesaistīti tā 3. paudzes universitāšu tīklā, un mēs braucām to izpētīt. Mēs esam tādi daudzi, kas nāk regulāri, vai ne, un kam patīk gan piedalīties, gan klausīties lekcijas, gan braukt ekskursijās, iepazīties ar jaunu vidi, ar jauniem cilvēkiem, tā ka ir dažādas intereses un dažādas cilvēki, un tas ir normāli. Ir jau daudzi, kas sēž mājās, bet, teiksim, ir viena ļoti liela daļa, kas tiešām grib komunicēt, kas grib zināt kaut ko jaunu pieredzi apgūt, dalīties ar savu pieredzi, kaut ko jaunu izzināt, jo kamēr tev vēl ir tā tendence kaut ko zināt, tikmēr tu dzīvo. Un tev vairs nekas neinteresē, tad tikai jāņem palaks un jāiet uz kapiņiem. Vasaras Latvijas senioru kopienu apvienībai paiet Latvijas apceļošanas zīmē. Rādām savu skaisto zemi no kara šeit patvērumu radušajiem ukraiņiem. Un arī mūsu seniori šajās ekskursijās uzzina daudz jaunu. Izzinošās ekskursijas notiek Sabiedrības integrācijas fonda, Rīgas domas un Labklājības ministriju atbalstītu projektu ietvaros. Taču par kafijas pauzēm, pusdienām, koncertu un muzeja apmeklējumiem mēs sakām paldies savam lieldraugam, Delfīna grupai. Mēs esam bijuši Krāslavā, esam bijuši Ikšķilē, esam bijuši vēl citās daudzās tādās vietās Latvijā, kur mēs varējām, Valmierā, Cēsīs, kur mēs varējām, skaisti un tā brīvi justies, jo arī jāsaka, ka projektos jau transports mums tiek atbalstīts un arī pasākumos, bet nevienmēr tā pusdienu pauze, viņi ir ierobežota finansējumi, it sevišķi valsts finansējumi. Tātad mēs varam, labi un
garšīgi paēst normālās vietās, kas arī reģionos jau sen ir vienai personai 10–15 eiro. Nekādā ziņā nekas nav lētāks. Un pateicoties banknotei Delfīna grupai, mēs varējām šo nodrošināt. Mūsu seniori ir spara un dzīves prieka pilni, tāpēc katra ekskursija, katra iespēja redzēt kādu koncertu vai izstādi ir mazi svētki. Uzzinām daudz jaunu par it kā jau zināmām lietām, kā tas bija Saldū, Jaņa Rozentāla muzejā. Vispirms es gribu pateikt vislielāko paldies no visiem senioriem, mūsu sponsoriem, kas ir radījis iespēju atkal redzēt vienu Latvijas pilsētu. Skaista ir Saldus, un Saldu mēs iepazinām pavisam neparasti. Mēs tā kā Jānis Rozentāls caur viņa gleznām izstaigājām šīs vietas, kas ir attēlotas gleznās, un iepazinām Saldus vēsturi. Astrīda, mēs tev sakam lielu paldies, jo tavs ieguldījums ir neatsverams. Tā mirklī, ka mēs seniori, kuriem varbūt ir pieticīga iztikšana, varam redzēt Latvijas skaistākās vietas un iepazīties gan ar kultūrvēsturiskām vietām, gan ar baznīcām. Ir arī savas tradīcijas, kā piemēram ceriņu laiks un ābolu svētki Dobelē. Par to, ka varam tos izbaudīt pilnībā, ir jāsaka paldies mūsu lieldraugiem. Visas kā vienkār steigāk ķer tās stundas, neļaus aizmigt prātam tavam darbinās līdz galam. Tas tevi dzer, satraukums īsts, viss vēl nav padarīts. Tas tevi dzer, Par iespēju izbaudīt Latvijas skaistumu pateicīgi ir arī ukraiņi. Mana sauc Oļa, es esmu no Ukraina. Man ļoti patīk Latvija, man ļoti patīk latvieši, ja, pareizi teicu. Es tikai mācos latviešu valodu, bet man ļoti patīk runāt, man ļoti patīk люди, которые здесь живут, ну, латвийцы, я, cilvēki, jā, jūs ļoti labsirdīgi, liels paldies visiem par rūpam, par mīlestību. Mums ļoti prieks šeit žīt, nu, dzīvot, jā, un liels paldies par nodarbības latviešu valodu, par ekskursiju. Ļoti interesanti visu laiku, ļoti prieks. Paldies!
Pašas kapacitātes celšanai mums tātad tehnikas nodrošinājumu, mēs varējām kancelējas mantas, piederums nelielā summā, bet tomēr katru mēnesi 20 līdz 40 eiro. Tas ir liels atbalsts, jo kancelējas piederuma arī ir tātad. Ja? Mēs varējām arī nodrošināt grāmatvedības pakalpojumu, sociālā projekta, atbalstu koordinātoru alga. Ja? Ļoti liela svarīga lieta ir tā, ka mēs daudzus savus pasākumus varam video iemūžināt. Un to mēs savā mājaslapā rādām. Mums ir sava sadaļa, video sadaļa. Tātad katrs brauciens tiek apmaksāts pateicoties ziedotājiem. Un bieži vien projektos nav paredzēta šī video iemūžināšana, bet video ir ļoti nepieciešams. Tātad mēs to varam tikai no ziedotāja maksāt, vai varbūt arī daļēji kaut ko no kāda cita projekta. Tātad daudzi video, kas ir mūsu mājaslapā vienmēr skatām, tie arī ir pateicoties banknotes Delfīna grupas ziedojumam. Par tradīciju jau tā ir vienmēr bijusi, ka reizes gadā par iepriekšējo gadu mēs pateicamies un veidojam tādu kopēju, tādu video, kur mēs savu vilkumu un par Delfīna grupas atbalstu. Ir vēl arī viena ļoti svarīga lieta, ar ko daudzas biedrības, it sevišķi jau senioru biedrības ir cīnījušies, varētu teikt, mokās, un tāpēc pat nepiesakās projektos, jo ir vairāki projekti, piemēram, Rīgas domas atbalstītie projekti, kur ir nepieciešams līdzfinansējums. Piemēram, ja projekta summa ir 9900, tad 10% ir jābūt līdzfinansējumam. Mēs kopā braucam ekskursijās, kopā dziedam un atpūšamies, un kopā arī strādājam. Ir tāds ļoti laba lieta, un mēs esam katru gadu iepriecināti, ka banknotes jaunieši ar mums kopā kaut kur talko. Tātad mēs arī kopā to darām. Piemēram, 2024. gadā tas bija Siguldā, Siguldas dienas centrā. Tagad mēs plānojam, ka tas varētu būt 25. gadā, ka tas varētu būt Rūjienā. Pirms tam mēs bijām Ozolniekos. Tā ir tāda laba lieta. Tur mēs arī vienmēr piedāvājam, vai nevajag arī kādus kopšanas līdzekļus, vai grābekļus, vai mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļus. Un mums ir vienmēr prieks kopā būt ar jauniešiem. Delfīna grupas jaunieši vienmēr, es domāju, ka viņiem pašiem arī tā ir patīkams. Talkošana kopā ar Delfīna grupu jau kļūst par tradīciju. Pērn māja beigās viesojāmies Siguldā. Biedrībā aicinājums tev un Siguldas senioru skolā. Šodien ir atkal tā jaukā reize, kad mēs kopā ar Delfīna grupas darbiniekiem, ar mūsu diždraugiem, lieldraugiem, šeit uz vietas druscītiņu patalkosim, draudzēsimies, aprunāsimies, apmainīsimies ar viedokļiem un cerams bez visa pārējā arī lieliski pavadīsim laiku kopā ar Siguldas pensionāriem. Sākumā Siguldas senioru skolai nododam par Delfīna grupas ziedojumu iegādātās žalūzijas. Tad atrodām piedurknes un visi kopā ķeramies pie darba. Tā tikai šķiet, ka logu mazgāšana un puķu stādīšana ir viegls uzdevums. Kopējiem spēkiem paveicam arī to. Delfīna grupa ir sociāli atbildīgs uzņēmums un jau ilgus gadus sadarbojamies ar Latvijas senioru kopienu apvienību, atbalstot seniorus ne tikai finansiāli, bet arī organizējot dažādus finanšu pratības seminārus, kā arī līdzdarbojoties tādās aktivitātēs kā talka. Jau 2 gadus kopā uzņēmums ar LSK organizē pavasara talkas sociālās aprūpes centros. Iepriekšējā gadā Delfīna grupa darbinieki kopā ar senioriem talkoja sociālās aprūpes centrā Zemgale, un šogad mēs esam Siguldā un labprāt palīdzam iekārtot un sakārtot apkārtni, iztīrīt un mazgāt logus, kā arī labiekārtot skaisto dārzu.
Kopumā jāsaka, ka Delfin Group darbinieki labprāt iesaistās sociālos projektos, un mēs kā uzņēmums esam priecīgi un ļoti gandarīti, ka mums ir tik aktīvs sadarbības partneris kā Latvijas senioru kopienu apvienība. Bet ko par iespēju dzīves rudenī izbaudīt Latvijas skaistumu un uzzināt daudz jauna, saka paši seniori? Mūsu seniori jau ir tā sadraudzējušies, ka viņi pat, kad rakstīja mums, mēs devām tādus, ne tā, to neuzsaukt anketu, bet vienkārši uzraksti, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu vēlies tā. Un viņi raksta daudz tādu teikumu, šīs mums ir otrās mājas. Tātad viņi būdam kopā šeit visi gan mācībās, senioru skolā, un ekskursija tā ir izraušanās no tās vides, atkal, teiksim, no Rīgas mēs esam un visi baudam kopā un mācamies būt kopā. Mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi, ka ir jau nolemts, ka mēs arī šogad saņemsim ziedotāju atbalstu. Mēs, protams, visur pateicamies to, mēs visur logo izmantojam, un faktiski katrs braucējs vai katrs senioru skolas dalībnieks vai mājaslapā, tas visur ir redzams, kas mūs atbalsta. Mums nav cita ziedotāja, mums ir tikai viens tiešām liels ziedotājs, un par to paldies!